Paldies, ka atnācat. Bet, kur ir jaunieši? Šeit! Vai tiešām arī jaunie domā, ka Jaunie prom! mēs, vecie, viņu vectēvi, izdarīsim to, kas jādara jaunajiem? Es atgādināšu Raini. Līst vieti, vēji pūš un vakars vēls. Viņš vienās skrandās terts un basām kājām. Jūs domājat, ka pazudušais tēvs nāks salauzts atpakaļ uz tēva mājām? Nē, nenāk viņš, lai jūgā plecus liektu. Viņš nāk kā tiesātājs, lai jūs iz tempļa triektu. Jaunieši, zināt, kas ir patriest no tempļa? Zināt, saimā! Paldies! Aber das war, eigentlich das ist jetzt schon. Ja, was gibt's denn? Aber das war oder der letzte, der gesungen hat, oder? Der hat wirklich. Ich verstehe nicht. Mana pensija, 124 lati, vecuma pensija, pie parāds. Varētu būt ļoti daudz. Eiro cenas iet uz augšu. Uzstāšanās, sakot, Es šeit neredzu, manas paziņas, Krievijas pensionārus, kuri saņem 2 pensijas par to pašu darba stāžu. Un viņiem ir vienalgi vai eiro, vai dolari, vai lati. Par to pašu darba stāžu saņem 2 pensijas. Viņa ir mūsējie viņa. Viņa domā par kaimiņu. Paldies, šoreiz nesitāt nomas. Bet nabagi latvieši nesaņem otru pensiju par to pašu darba stāžu. Vai tā tautai būtu jācīnās par to, ko viņi izdara tie augšā? Vai tā būtu jācīnās? Ja viņi būtu godīgi cilvēki. Tad ir priekšlikums. Vai tad aiznest uz Saeimas zāli un pa maisu uzstājas? Viņi nepieņem daudz. Teiksim, ka pupuls. Grib pateikt kaut ko? Jā, gribētu izteikties. Es centīšos skaļi runāt. Daudz ne, bet jauniešu vārdā. Daudz jaunieši maz drusku saškrabējušies, ka lielākoties viņus neuzklausa. Mēs esam izveidojuši daudz demokrātiskus instrumentus. Mana balss. Tur ir iespējams nobalsot, izrādās, gan par eiro, gan pret eiro. Un es aicinātu jaunatni tomēr izmantojot šo iespēju, jo tā ir to, ko Saeimē akceptējusi. Tā ir tiešā demokrātija. Lūdzu, nobalsojiet ar savu izvēli. Mēs lūdzam arī valdību tiešām nespekulēt ar to, ar tiem visādiem Eiros Maastrichtas kritēriju izpildēm. Pats prezidents Latvijas bankas ir atzīts, ka tā ir mūsu vienīgā iespēja. Tad es atvainojos, par kādu stabilitāti mēs te runājam. Nav tādas stabilitātes, jo tā ir krāpšana. Grieķija arī saskrūvēja savus rādītājus, lai dabūtu eiro. Mēs darām to pašu. Ir stabilitāte. Stabili? Nu tas ir tā kā anekdotē. Vakar bija pī, šodien ir pī, un rītā būs pī. Viss ir ļoti stabili. Tāpēc lūdzam, jauniešus apdomājiet, mēs ar šo naudu vairs neko nevarēsim izmainīt. Ja mēs tagad kritīsim kopā ar Eiropu, tad kritīs tad visi. Mēs ar savu latu vēl varam kaut cik izdzīvot. Ar eiro mums iespējas nebūs. Lats mums ir vienīgā dabiskā robeža, kas mums neļauj ārvalstu kapitālu galīgi nopludināt un visu izpirkt, kas mums pa lēto ir. Mēs esam iedzīti nabadzībā. Un to noteikti tiem, kam ir nauda, bankas un visi pārējie izmantos. Nevajag būt naiviem, te ir kapitālis un pie tam ļoti mežonīgs. Ja jūs domājat, ka Latvijā
deputāti, kad var aizsargāt tautu, jūs to ļoti veiksmīgi mums parādat. Jūs smērdējat daudzus badā. Jūs paši zināt, ka nevar izdzīvot ar to, ko jūs viņiem atmetat grašos. Jūs tos, kurus pelnat, nospiežat. Un nesanāk jums nemaz savus nodokļus tā saregulēt, lai te būtu izdevīgi strādāt. Mums mūki jaunieši. Jūs domājat, ka šeit stāvošie būs tie, kas daudz strādās, tie, kas nopelnīs eiro lielās naudas? Nebūs tā. Lūdzams, deputāti, esiet saprātīgi. Jūs varat pateikt, jā, tehniski mēs ieviesīsim šādas te lietas, bet izvēlēties. Kādu ieviest? Dodiet to iespēju tautai, jo tā ir mūsu nauda, kam mēs uzticamies vai neusticamies. Mēs Latam uzticamies vairāk nekā eiro. Mēs par Latu. Hip, hip, hurrā! Hip, hip, hurrā! Es atvainojos, es lietoju, izmantoju katru bibliotēku. Liels paldies! Jā, man jāvāk. Kādā šāda veidā es varu? Tas ir Mana balss LV. Labi, Mana balss LV. Labi, Mana balss LV. Jā, Mana balss es Šodien tā teikt, šo pasākumu, par cik visi deputāti jau savā darba vietā un tūlīt spaidīs podziņas par vai pret eiro ieviešanu. Visi klātesošie ir aicināti šovakar 17:30, faktiski jau vairāk 17. uz konferenci. Konferences nosaukums ir Kādēļ mums nevajag eiro, kādēļ mums vajadzīgs labs. Viņš nestrādā. Kādēļ mums nevajag eiro, kādēļ mums vajadzīgs labs. Šī konference šodien notiks 17:30, bet var nākt jau no 17. Viņa notiks Rīgā, Brīvības gatavē 266. Tas ir pusceļā starp Bertu un Teiku. Labajā pusē uz sarkanu ķieģeļu 15. lēka, Vidzemes priekšpusēs izpildu komiteja. Pirmajā stāvā 110. telpā būs konferences, visi laipni aicināti. Būs arī norganizēta tiešraide. Tie, kas netiek, varat paziņot arī saviem draugiem paziņām. Tiešraidi varēs skatīties Delfos, TVNetā, NRA un Aprīts. Šajos portālos. Liels paldies par atbalstu. Redzēsim šodien balsojumā. Es pati mācījos bez kuri deputāti kuri mums izrādīs savu patriotismu, bet kuri publiski parādīs, ka viņi ir balsis nodevēji. Paldies! Jau neko nedarīt, neko. Sakiet, lūdzu. Zinat ko? Savulaiks es piedalījos konkursā iepazīstē Eiropas Savienību. Un es saņemu 4 balvas par pareiziem atbildēm. Es balsoju par Eiropas Savienību, ja? Lai Latvija... Mēs jau paziņojām, ka mēs vakardien iesniedzām jau. Iesniedzām iesniegumu par referendumu rosināšanu. Tagad mums jāgaida tikai Pēc uzdomā viņa izskatīs no šodien 5 dienu laikā. Mēs zinām, nav beigām. Rīgā neizpildot visu šo mērķi, ja viņām konstatēs, vai referendums iespējams pēc sports tika aiz kārtībā, mēs otras divotās uz šiem aizgājuši. Iesniedzām līdzīs nākotnē tā sekot. Pēc sports tika aiz kārtībā. Tad var runa būt tikai par saktu. Labi, mēs paldies, visi aicināti